Izstāst pēc viena liela mēsla. Valdi, Jā. kas ir visbiežākās problēmas, ar ko saskaras veikali, kas būvēti uz Laravel? Nav dokumentācija, nav tur izmantots gids. Līdz ar to ir grūti vispār viņu pārņemt. Kods nav rakstīts kvalitatīvi. Jo individuālos risinājumos var vairāk programmētājs pats izpausties. Ja? Un, ja nav tur nodefinēti uzņēmumā bijuši standarti vai tādas lietas, tad mēdz gadīties, ka tas kods ir vienkārši briesmīgs. Un pēc tam citam programmētājiem pārņemt viņu ir ļoti, ļoti grūti. Un vēl tur daudzās vietās visādi bagi lēc ārā, tur ne tā uzstādīts, un tad beigās pastāst uz visu to projektu. Viņš ir sabūvēts, kaut kā saķipināts kopā. Pasūtītājiem vienkārši liels galvas sāpes, projekts nav pabeigts. Īsti pārņemt neviens viņu negrib. Es zinu, ka mēs paši esam pat atteikušies vairākas reizes, jo iedod programmētājiem, saka, klausies, re, kur ir veikals. Paskaties, kā izstāsta. Viņš iet cauri un saka, izstāsta pēc viena liela mēsla. Tā kā neņemam. Mēs vienkārši sagādāsim galvas sāpes. Ja?